Čau visiem! Šodien tā foršā dieniņa, ka ir atkal piegādes diena. Parasti es fotografēju, bet šoreiz es nodomāju tā ātri ierakstīt un parādīt jums dzīvajā, kas tad man te ir. Man ir divas kastes. Sāksim varbūt ar to lielāko. Te ir būs pasūtījuma maisiņa. Ņemsim nost. Tātad, kas mums te ir? Ir tušiņas. Šīs visas man ir klientiem pasūtītas. Ar ko tad viņas ir īpašas? Man viņas ir uz skropstām. Viņām klāt ir vasks. Ja, tas nozīmē, ka ļoti viegli var uzklāt un vienkārši ideāli noņemt. Ja es parasti berzēju skropstas, kas īsti labi nav actiņām, ne skropstām, ja, tad šī tuša ļoti, ļoti viegli ņemās nost. Parādīšu virstīti. Te. Jā, skaitās HD. Šāda te virstīte. Nu, bet tiešām viņa ir mana topa tuša. Ja iepriekš es lietoju fenomenāli, tad tagad es lietoju šo. Ļoti ilgam laikam īstenībā, tikko viņa iznāca, tas bija marts, neatceros vairs datumu, es biju uz katalogu prezentāciju, tad es viņu nopirku. Es viņu lietoju vēl līdz šim brīdim, kaut gan es acniņas krāsoju katru dienu, gandrīz katru dienu. Tas būtu tušiņas. Te ir dāvaniņas iekšā. Mūsu iedeguma pātrinātājs. It kā kāds teiks, nu jau vairs jau nevajag, bet īstenībā bija tas bums, ka viņus nevarēja dabūt. Jā. Tad, ja kādam vajag īpaši, var jau būt, ka kaut kur vēl brauc sauļoties, kas nav izslēgts, jā. Tā kā arī šāda te. Nav domāti solāriem, tikai saulītē un jābūt ļoti uzmanīgam, jo viņš ļoti tiešām dod ātru efektu. Es domāju, kur man visu to salikt, kas man šeit ir. Tā. Nu, ļoti, ļoti daudz man ir smaržas. Aurēlijas ķiršu kafija. Mazliet jūka angļu vārdi gribās teikt un latviski miksēt kopā. Man favorīta kafija, ļoti garšīga, tā gan ir man pašai. Te būs kaut kas cits, svecīte, ar ļoti patīkamu aromātu. Es viņu, protams, nevarēšu atkal tagad attaisīt. 199. numuriņš. Kas ir īpašs svecītei? Svecītei ir īpašs tas, kad ir attīrīts parafīns. Un arī deglis. Viņš nav nekaitīgs. Un pirms katras dedzināšanas ieteicams to deglīti mazliet nogriezt. Un pirmo reizīti vajadzētu dedzināt 3 stundiņas. Bet ļoti, ļoti jauks smarža. Es pirms tam es īsti nebiju uz Poliju, kad tika reklamētas šīs sveces. Un es nezināju to pa tām 3 stundām. Ko es darīju? Es mājās padedzināju. Ja nodedzinu 3 stundas, tad viņa vienmērīgi deg. Nepaliekot nekur gar maliņām. Bet tā kā es šo nedzirdēju, te es mājās, viņa, man ir 2 stāvi mājai, un 15 minūtes, 20 minūtes pietiek, jā, lai būtu ļoti, ļoti jauks aromāts mājā. Tā kā arī tāda. Mums ir 5 aromāti. Tas arī būs man. Un tad mums nāk smaržiņas. Šīs būs pūre kolekcijas vīriešiem, sievietēm. Šis būs visas pūre. Tā. Ļoti daudz ir, dažādi numuriņi. Es varbūt visus jums tagad nestāstīšu un nesaukšu. Vienkārši šīs te lielajās kastītēs ir pūre kolekcija. Varbūt salikšu atpakaļ.
šīs te smaržiņas ir limitētas, jā, ļoti jauks sieviešu aromāts, tiešām dievīgs. Es viņu varu laikam ik pa 2 stundiņām vienkārši sasmaržināties, lai es viņu justu, jo es jau viņu vairs nejūtu. Kā jau zinām, savu aromātu, it kā nejūtu, jā, pats. Un es pie viņām tā esmu pieradusi, ka man viņas visur ir līdzi. Ļoti, ļoti tiešām jauks. Un cik es zinu, viņas arī nav noliktavā vairs daudz palikušas, bet tāds ļoti sievišķīgs, maigs un, saldens aromātiņš. Tā. Un šī būs pūre kolekcija arī vīriešu un sieviešu. Ja? Aromāti mums ir daudz, mums ir gandrīz 185, pat godīgi sakot, tagad nepateikšu, ja? Cik mums ir šie aromātiņi, bet aromāti ir daudz. Es nekrāmēšu visu kasti ārā, jo man te tiešām ir daudz smaržas. Ir sasūtīts un paņemts arī tā, lai mājās stāv, jo ļoti bieži tā, kad pazvana, uzprasa un tad ir jāsūt un ir forši, kad ir mājās un tad var uzreiz cilvēkam piedāvāt un pārdot. Un kas mums mazāk kastītē? Nezinu kā jums, bet personīgi nākot rudenim es jau 2 reizes biju saaugstējusies. Ir imūnsistēmas C vitamīns. Ar ko viņš atšķiras? Viņš atšķiras to, ka viņš ir daudz spēcīgāks par parasto C vitamīnu. Tā, kad es jūtu, kad es saslimšu vai saaugstēšos, sāku justies slikti, es iedzeru šīs te 2 kapsuliņas vakarā, un arī paracetamolu. Ja? Un otrā dienā es jūtos, ja tas tiek izdarīts laicīgi, ja? Un otrā dienā nepalieks no tā, ka tu esi saaugstējies. Viņš ir tiešām ļoti spēcīgs, paņēmu rezervei, un nākot rudenim arī bērniem vitamīnus. Jā, it kā odziņas, bet tāpat skaties, mājās ir caurvējš un šad tad, kad bija karstais laiks, tāpat sāk šķaudīt un naktis reizēm ir vēsas, tā kā laicīgi nodrošinājos. Un eļļiņas. Šī būs matu eļļa. Jā, viņa ir ļoti, ļoti laba šī matu eļļa, gan matu galiem, gan viņu var lietot kā masku. Jā, labāk jau ir tomēr, es kā kur reizi ielikt var mitros matos un ielikt var, man ir būtībā diezgan pasausi mati, ja, tad es vienmēr pēc matu taisnošanas es ielieku eļļiņu, bet kā kurš ir pieredzis lietot. Un šī ir sejas eļļiņa. Šeit sastāvā ir 13 eļļas, ja, un arī pielietojums ir dažāds. Skatoties, kāds ir ādas tips, ja, ar viņu var patīrīt seju, viņu var uzlikt vienkārši, ja, pirms krēmiņa, un pēc tam varbūt tās arī pat nevajag likt krēmu, jo viņi ir ļoti, tāda viņi taukaina tā eļļiņa. Pret novecošanās iedarbība. Domājiet, paši 13 eļļas vienā salikts kopā. Mēs kādreiz meklējam tur speciāli atstiņām, jā, tur sejai tādu eļļiņu un tādu, bet šeit ir 13 kopā. Un viņi ir ļoti, ļoti ilgam laikam. Tā, man vairāk ir kā, man te vairāk ir pa 2, pa 5, pa vēl vairāk, jā. Bet tas būtu tas ātrākais, ko es jums gribēju parādīt. Mums ir ļoti, ļoti labi jaunumi, kad es vispār esmu patīkami pārsteigta. Katreiz iznākot jaunam katalogam, katalogs vēl drusciņi jāpaciešās, bet katreiz iznākot jaunam katalogam mums ir jauni produkti. Tad, lūk, šodien mums paziņoja, kad jauni produkti būs 143. Mums jau tā ir rokai katalogs. Pieriekoši liels un biezs katalogs, jā, ar produktiem un smaržām. Smaržas ar šeit ir iekšā plašs, ļoti, ļoti plašs klāsts. Da jūs iedomājaties, ka vēl 143 produkti nāk klāt. Tas tāds patīkams, man pilnīgi tāds, pat parasti, kā jau teicu, parasti es fotografēju, bet šoreiz es labāk tad ierakstīju video, ja, jo, patīkams saviļņojums. Tā necieši paskatīties, redzēt, kas būs par produktiem, ko mēs varēsim atkal jums piedāvāt. Ja?
Tā, liels paldies! Paldies, ka skatījāties! Atā!